Hei, mans vārds ir Gunita Lagzītis-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 79. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Un šodien es gribu parunāt par jaušībām, jeb par to, kā manā dzīvē ienāca kārtis. Kopš bērnības man ļoti patikušas kāršu spēles, bet pret visādām zīlēšanām, čigānietēm un zīlniecēm un kāršu licējām man ir bijusi tāda pietāte, bijība, un es no tā esmu turējusies pa gabalu. Un tad pirms pāris gadiem, rakstot savu romānu Pareizais laiks, ja jūs atceraties, tad vienīgais, ko es izdaru, piešķir saviem varoņiem vārdus un tad vienkārši pierakstu to, ko viņi izstāst. Un šajā grāmatā mana galvenā varone saka tādus vārdus. Man ir tikai 36, nevis 56 kā viņai. Un galu galā kāda, kuram daļa par manu privāto dzīvi. Gribējuši atradīšu kādu, negribējuši dzīvošu atlikušo laiku vecmeitās. Paņemšu vēl melnu kaķi, nopirkšu taro kārts un pievērsīšu uz zīlēšanai. Un tajā brīdī man nebija ne jausmas, ka manā dzīvē pēc dažiem mēnešiem vai pat nedēļām ienāca dāma vārdā Inga Šnuka, jeb kāršu pasaulē zinām kā Hilariona, kur meklēja grāmatu, kur rakstīja grāmatu un meklēja savai grāmatai redaktoru un korektoru. Un tā es kļuvu par izprast taro kāršu grāmatas redaktori. Un Inga toreiz satraucās, kā tas būs, vai viņa mācēs izstāstīt, saprotam. Un es teicu, es no kārtīm neko nesaprotu. Ja es sākšu saprast, tad viss būs izdevies. Un tātad mēs tikām pie brīnišķīgas grāmatas, biezas, krāsainas un visā citādi foršs noderīgs. Un sapratu, ka kārtas nemaz tik sliktas nav, vispār nekas nav slikts vai labs, ir viss atkarīgs no mūsu attieksmes. Ja mēs spēsim saskatīt visā labo, tad tas arī būs labs. Un pēc tam pie manis atnāca otra kārša meitene, Kristīna Artimoviča, un mēs savukārt tikām pie grāmatas Lenormanda kārtis 36 personīgs. Atcerieties, citātā bija, man ir tikai 36, arī tieši tāda pati krāsaina un skaista grāmata. Nu ko, šodien tādi gari, nu tad, lai aiziet viens vēstījums no taro kārtīm, kas būtu šodienai par godu. Nu tad šodien ir pasaule, un šodienas afirmācijas spēju piepildīt visas savas cerības un sapņus. Un dienas kārtas vēsta, ka būs dzīvespriecīga un enerģiska diena. Atzinības saņemšana apkārtējiem, lepošanās ar paveikto. Nu, un ko mums sola Lenormands šodien? Lenormands sunītis šodien. Un attiecībā uz dienu, kur ir dienas kārts, šī diena ir, kad atrast draugu partneri, pāri, ar kur kopā darboties, saņemt atbalstu un būt uzticamās attiecībās, kas sniedz drošības izjūtu ikvienā dzīves situācijā. Nu, redz, cik pozitīvi. Lai jums veiksmīga nedēļa. Čau, čau!